Jā, kādam no jums droši vien ir taisnība, kad sākumā vajadzēja nopirkt granulas, pēc tam vajadzēja pārnest šķūni, tad vajadzēja uztaisīt visus remontus, un tikai pēc tam kaut kādi, ja paliks pāri līdzekļi, iespēja un laiks, tad var domāt par kaut kādām ceļošanām. Bet ziniet, es varu pateikt vienu, ka tad, kad tu gulēsi uz tās savas pēdējās gultas, tad tu nedomās par to, cik labi, kad es esmu nopircis 15 kg granulu. Nē, tu atcerēsies tieši šos brīžus, kurus es pavadīju kopā ar savu ģimeni. Tu atcerēsies ceļojumus, tu atcerēsies piedzīvojumus, kāda tev ceļā bija. Jā, šis bija tāds spontāns brauciens, nekas nebija izplānots, un varbūt brīžām mani tas satrauc, ka es esmu pieredzis, kad viss notiekās tieši tā, kā es esmu iecerējis. Šoreiz viss bija galīgi savādāk. Bet pateicoties manai ģimenei, pateicoties viskaut kādiem iepriekšējām pieredzēm no ceļojumiem, viss vienalga noritēja superīgi. Un tagad mēs sēžam un skatāmies brīnišķīgu saulrietu šeit, uz salas. Rītā skatīsimies to, kā plunčājās delfīni. Un es gribēju pateikt tik vienam, kurš tur raksta kaut kādas rupjības vai kaut ko savādāku. Esiet nedaudz iecietīgāki, un pasaule uzsmaidīs jums. Lai visiem labs vakars!